vienkārši nākošais attīstības posms. Piesauktais Eināra Repšes faktors, vai toreiz tas spēlēja kaut kādu lomu, vai tas, ka tagad viņš patiesībā no tādas aktīvās politikas ir projām, vai tas arī ir plus vai mīnus partijas tādai vienotību apvienošanai? Es domāju, ka Repšes faktors tajā brīdī tam vairs nebija būtisks lomas, jo Repšem bija milzīga loma jaunā laika izveidē un ļoti pozitīva loma. Bet Repše ir tas cilvēks, kas var ļoti sekmīgi darboties krīzes, stresa situācijā, veidojot kaut ko jaunu. Tad, kad mēs pārējām pie tāda, var teikt, jau monotona ikdienas darba, tad brīžam mēs manījām, ka mūsu partijas līderim to brīdi Repšem vairs kaut kā tā kā nav interesanti. Bet šobrīd jau varētu teikt, ka krīze, nevarētu teikt, ka ir pārdzīvot. Nē, mēs nerunājam par krīzi valstī šobrīd, bet es domāju, tā brīža politiskā krīze. Un Repše nospēlēja savu lielo lomu, bet katram līderim ir tas maksimuma un zvaigžņu brīdis, un pēc tam jau vairāk to nosaka komanda, kas spēj saskaņot strādāt. Repše nav īsti komandas cilvēks. Kā jūs prognozējat, vai viņš varētu atgriezties vispār tādā aktīvā politiskajā darbībā? Man patiesībā bija žēl, kad Repše aizgāja formāli no jaunā laika. Jo es domāju, ka viņa klātbūtne varbūt nevis vairs kā partijas līderim, bet kā vienam no vecajiem, jau tagad var teikt, no dibinātājiem, es domāju, ka bija visnotaļ pozitīvi. Runājot par šīm politiķu iekšējām attiecībām, daudz minēts par to, ka tās ambīcijas ir tas, kas bieži vien traucē sastrādāties un arī apvienoties. Šajā vienotības lielajā kuģī, kas varētu visticamāk izveidoties, ir tiešām dažādi spēki un arī tie visi vārdi, kas tiek piesaukt Kristovskis, ja mēs runājam par citas politikas pārstāvjiem, tad Pābriks, Štokenbergs, Ābiķis, šis it kā tautas partijas atzars un tad jūsu flanks. Vai jūs tiešām domājat, ka tas kuģis ar tik daudziem tādiem maziem kaptēnīšiem spēs tā labi un ilgi stabili peldēt? Jūs mazliet pārspīlēt runājot, ka mums ir kādas īpašas attiecības. Kādas tur attiecības, tas varbūt tā no malas izskatās. Bet kā man viens amerikāņu draugs reiz teica, jūs latvieši esat ļoti īpatnēja nācija, jums ir tikai virsēši, jums ir ļoti maz indiāņu. Varbūt, ka tā tas ir, es nezinu. Bet, virsēšu padome arī varbūt ir ļoti laba struktūra. Un domājot par vienotības pārvaldes mehānismu, mēs redzam, ka saskaņā ar partiju likumu, protams, valde ir tā, kas vada partijas darbu, bet es domāju, ka ir ļoti būtiska loma tādam veidojumam kā padome partijā vai dome. Un šī dome būtu tā, kas dotu šo kvalitatīvo vērtējumu valdes lēmumiem. Varbūt viņai būtu tiesības tos atcelt, ja tie nav pārdomāti vai kaut kā modificēt. Varbūt, ka šo virsēšu vieta ir šajā partijas domē. Jūs pieminējāt šos indiāņus. Cik Pilsoniskajā savienībā ir biedru? To tā neviens īsti nezina. Kā tā? Jo pēc mūsu reģistriem tie ir vieni skaitļi. Cik? Tie ir apmēram 600. Bet cik ir aktīvi darbojošos biedru, cik ir šis kodols, es vērtēju apmēram pusi no tā. Un domāju, ka tāda situācija ir līdzīga arī citās partijās. Citās partijās, kas šajā vienotību, jā. Tad cik ir apmēram kopā tas vispār cilvēku skaits, kas šobrīd varētu uzskatīt par tos vienotības tādiem biedriem aktīviem? Mums ir ambiciozi mērķi. Kā parasti, kad mēs gribam kaut ko labu, mēs skatāmies uz mūsu ziemeļu kaimiņiem. Un ja Igauņi savās vadošajās partijās spēj piesaistīt līdz 10 000 biedriem un tādiem puslīdz aktīviem biedriem, es to gribētu likt arī kā mūsu mērķi. Bet, protams, ka šai vienošanās procesā būs daļa katrā no 3 partijām, kam tas nebūs pieņemams. Par šo nebūs pieņemams. Pirms kaut vai kolēģi TV3 šajā nekā personīgi raidījumā izteicās par to, ka varētu būt arī šķelšanās gan Pilsoniskās savienības rindās. Pēc tam, protams, notika šīs informācijas atsaukt šo informāciju. Tātad izskanēja, ka Čepānis kundze, Druviete un Kursīte Pakula varētu pamest Pilsonisko savienību un pievienoties visu Latvijai. Kā jūs vispār komentētu šādas runas un arī šo internetā izplatīto vēstuli? Šo konkrēto es komentētu vienkārši kā neticamu un tādu, mazliet muļķīgu pīli. Jo visu, ko es varu iedomāties, bet Čepānas kundzi partijā Visu Latvijai es tiešām nevaru iedomāties. Un viņa pati bija tik bezgala sašutusi par šo, visu ko, bet kāpēc tieši uz Visu Latvijai?
Viņa bija pat mazliet personīgi apvainojusies. Bet runājot par tādu sevis nespēju atrast savu vietu jaunajā partijā, es domāju, ka tas varētu būt saistīts ar to, ka cilvēki ļoti dažādi, kas atnāk uz partijām. Un daži ir tādi, kas, viņš mazliet maksā biedra naudu, mazliet šur tur piedalās, bet sevi tā īpaši pat neidentificē. Piemēram, Pilsonisko savienību, kur patiesībā jau Pilsoniskā savienība tādam nomaļu stāvošam biedram ir mazliet tāds svešs veidojums. Tad vienotība viņam būs vēl svešāks varbūt. Bet es domāju, ka tie aktīvie biedri, tas kodols, kas ir katrā no 3 partijām, tie strādās kopā. Bet kā jūs vispār skaidrojat, no kurienes tad šīm baumām tās kājas aug? Kam tas ir izdevīgi? Mazliet no jūsu brālības, jo žurnālistiem ir arī nepieciešams, lai būtu kādi notikumi, kaut kas par ko runāt, un ja notikuma nav, tad tas varbūt mazliet ir jāizdomā. Bet runājot par attiecībām politiķu starpā, mēs jau neviens taču nestājamies partijās, neapvienojamies aiz īpašas mīlestības pret saviem kolēģiem. Vienkārši ir pilnīgi skaidrs, ka to darbu, ko nevar izdarīt viens, to var izdarīt kolektīvā. Vēl gribēju pieskarties citai tēmai, kas jūs savulaik bijāt izglītības ministrs laikā, kad notika šī izglītības reforma. Arī daudz dažādas skandāli toreiz saistījās ar šo visu lietu. Šobrīd tātad visu Latviju un tēvzemieši vāc parakstus un tātad vēlas panākt, lai izglītība būtu tikai latviešu valodā. Kā jūs vērtējat šādu iniciatīvu? Mērķis ļoti labs un pareizs. Ļoti nepareiza metode, kā to mēģina risināt. Jo, diemžēl, ģeometrijā taisnākais ceļš starp 2 punktiem tiešām ir taisni. Politikā nē, un pa šo taisni nevar iet tādā ātrumā, kā politiķim iegribās. Tur ir sava loģika. Paņemsim ļoti vienkārši skaidri saprotamu piemēru. Ja šajā referendumā, ja viņš notiks, piedalīsies tikpat daudz, cik Saeimas vēlēšanās, pēdējās Saeimas vēlēšanās, apmēram 62%. No visiem Latvijas pilsoņiem, tad referendums būs noticis. Bet ja mēs pieņemam, ka par balsos, tie, kas ir balsojuši par nosacītu latviskajām partijām, pretbalsos tie, kas ir balsojuši par Saskaņas centru un PCT vēl, tad iznākums būs tāds, ka balsu par izglītību latviešu valodā nepietiks. Jo, ja tie ir Satversmes grozījumi, tad par ir jānobalso vairāk nekā pusē balstiesīgo Latvijas pilsoņu. Un tas juridiski nozīmēs tikai to un vienīgi, ka Latvijas tauta būs pateikusi nē izglītībai latviešu valodā. Un tie politiķi, kas varbūt grib sasniegt vienu mērķi, patiesībā būs sasnieguši otru. Un ja tā būs noticis, tad es neapskaužu nevienu tālāko izglītības ministru, kurš gribēs pieņemt kaut vienu normatīvu aktu, kas stiprinās latviešu valodas pozīcijas, jo viņi vienmēr konfrontēs ar to, bet bija referendums un par balsojuma nebija kopumā juridiski. Ko tad jūs gribat? Tā kā šī ir nepārdomāta un varbūt vieglprātīga, varbūt pašmērķīga dažu politiķu iniciatīva. Kaut arī izskatās jau ļoti labi. Jā, kā jūs vērtējat to, ka vakar Saskaņas centrs pievienojās tātad opozīcijai pārējai un iespējams varētu notikt parakstu vākšana arī par šiem pabalstu griestu atcelšanu ātrāk, ņemot vērā, ka iespējams šī parakstu vākšana varētu notikt vienā laikā, vai Saskaņas centrs zināmā mērā sev nav iešāvis kājās, jo uz parakstu vākšanu atnāks varbūt vienas vai otras grupas, bet šīs interešu grupas varētu apvienoties un kaut kas no tā visa arī sanākt. Tā jau kādreiz ir teikts, ka kas zobenu ceļ, tas no zobena krīt, bet tas varbūt pārāk skaļi teikts. Bet katrai politikai ir jāizvēlās atbilstoši instruments. Šobrīd opozīcija ir izvēlējusies ļoti spēcīgu instrumentu. Un tiešām, ja opozīcija var nodrošināt šo konstitucionālo mazākumu, vairāk nekā 1/3 Saeimas deputātu, ko viņi ir vakar izdarījuši, tad viņi var ierosināt šo parakstu vākšanu un uzsākt referendumu procedūru. Juridiskie aspekti, vai tas ir referendums par ar budžetu saistītiem jautājumiem, ko Satversme aizliedz vai nē, tas ir jāvērtē juristiem, bet katrā ziņā šis referendums kaut ko maksās, un tikpat labi mēs varētu ar likumu Latvijā aizliegt krīzes. Un tauta varētu par to nobalsot, ka krīzes Latvijā ir aizliegtas, bet krīzes būs. Tā kā es nezinu, kā savilkt kopā šī referenduma iznākumus, ja tāds būs, ar to politisko un finanšu realitāti, kādā mēs dzīvojam. Par finanšu realitāti runājot, izskanēja nesen ziņa, ka Rīgas domas deputātam Jānam Mārtiņam Skujam nācies šķirties no dzīvokļa. Viņš tātad nav maksājis par kredītu, un šī summa sasniegusi 115 000 latu.
Sakiet, ņemot vērā to, cik bieži ģimenes un varbūt arī pensionāri Latvijā atliek pēdējos santīmus, lai norēķinātos un nedzīvotu uz parāda un samaksātu rēķinus un citas lietas, vai kā jūs vērtējat partijas biedra rīcību un domnieku rīcību? Nu, kā lai to vērtē? Vieglprātīgs kredītņēmējs. Bet domnieks tomēr ar algu, kurš... Un bezatbildīgas bankas, kas piešķir šādus kredītus, kur ir pēc tam grūtības atmaksāt. Un šāda situācija ļoti parasta šobrīd Latvijā. Bet runājot par, ja jūsu jautājums ir domāts par tādu savienojamību ar politiķa un deputātu statusu... Vai kaut kā vērtējat ētiskā līmenī šādas lietas? Man šobrīd grūti novērtēt konkrēto gadījumu. Protams, Jānim Mārtiņam Skujam tā ir problēma, un es domāju, ka tā ir problēma arī partijai. Pēdējais jautājums par ballīti šodien. Izskanējis, ka būšot ballīte, kas saliedēs vienotību, tā teikt, pirms jūsu pilnsapulces. Būs ballīte, kas piedalīsies, jūs piedalīsieties? Vispirms tā būs koku stādīšana. Pēc tam jau droši vien, ka būs arī tējas dzeršana un ballīte. Bet tā ir iegadījies, ka mums ir rīt Pilsoniskai savienībai. Tā ballīte vai koku stādīšana, tas ir vienotības pasākums, kas ir radies Vienotības Saeimas frakcijā. Bet tā kā mūsu partijai rīt ir kongress, tad laikam kongresa priekšvakarā, kur man, diemžēl, tā kā studentam viss ir atlikts uz pēdējo brīdi. Man rītdienas kongresa uzrunas tēzes jau ir tā kā skaidras un sagatavotas, bet tā PowerPoint prezentācija ir vēl jāuztaisa. Es nesēdēšu ballītē, es sēdēšu pie datora vakarā. Paldies. Pēc īsas reklāmas pauzes atgriezīsimies studijā. Būs biznesa jaunumi, sporta ziņas, un pēc tam studijā būs zinātņu doktors, juridisko zinātņu doktors Juris Bojārs.